Sveiks! Nu, kā vērtē šīs dienas spēli? Jauna komanda, visam savādāk spēlēt. Stipri pretinieki, bet es domāju, ka ļoti labi cīnījās visi, tikai nebija komunikācija vispār. Un līnijās tipā. Jau ilgu laiku spēlē šajā komandā? Šajā komandā pirmā spēle bija, pirmā bija draudzības. Kā pats vērtēs savu sniegumu? Es domāju, ka šodien bija labi, gāja kaut kā aizsardzībā, sanāca bija šī uzbrumā maz tika spēlēt, bet es domāju, ka nebija slikti. Kad ir vieglāk spēlēt, mājās vai ciemos? Es domāju, ka mājās nav jau redzēt īpaši daudz to skatītāju, bet ir tomēr pa savējiem atbalstu un tie forši, ka kāds pazīstams skatās no malas. Labdien! Kurai komandai jūtat līdzi? LLU. Jums kāds spēlēt ar? Jā, man vīrs un meitiņas tētis. Sen jau interesējaties par regbiju? Nu, 2. gads iet, un LLU arī komanda pagājuši gadu nodibinājās, un tad 2. gads ir, jā, 2. sezona. Vīram tik daudz traumas būs? Ne, nu, pirmās dienas pačīksties mājās, pēc tam būs viss kārtībā. Kurai komandai jūtat līdzi? LLU. LLU. Jums kāds ir spēlē? Jā. Niklās, mans draugs un viņas brālis. Jā. Un kā jums šķiet, kā viņiem iet šodien? Es nesaprotu. Es neko nesaprotu. Nu, ne visai ir bijis labāk. Jā. Kurai komandai šodien jūtat līdzi? Protams, mūsu universitātei. Kāda viņiem sanāk šodien? Nu, es domāju, viņi nu, šodien īsti labi, es domāju, ka nesanāk. Nu, bet tā ir pirmā spēle, uztraukušies, daudz ko neizdarīja, bet viņiem ir ļoti spēcīgs pretinieks. Tā kā, es domāju, priekš sākuma viss kārtībā. Par ko šodien slimojat? Par abiem. Vienā spēlē tik daudz tur paziņas, otrā radinieks tur, tā kā tas tā nav, pa ko slimo. Slimo par regbiju. Kā ta spēle sokās šodien? Nu, pavasarīga pirmā spēle, nu, neko tur tā nevar prasīt, jā. Nu, jā, tas ir tā kā tāda pavasara bullēna tikko izlaist ārā, tā paspriņģot, jā. Vēl no līdz spēlē tur tālu būtībā. Cik spēcīgas komandas šogad ir šajā turnīrā? Kas varētu būt favorīts? Favorīti tie paši vecie. Miesnieki, čipši, eži, jā. Jo tie pakāpa augstāk un pārējie tur, piemēram, vai LLU, vai tur Baldoni, Valmieri, jā. Nu, tas ir pakāpe zemāk. Un tur, nu, šodien nekas tur nemainīsies. Puišiem jācīnās, ja? Nu, jā. Un slimojam par Jelgavu. Jā, protams. Paldies. Sveiks, kā vērtē spēli šodien? Man liekas, ka priekš pirmās spēles teicām, lai arī zaudējām. Man liekas, ka zēni cīnījās godam. Un godīgi sakot, tādi galvenos nosacījumus no treneru puses, no manas puses zēni izpildīja. Man liekas, ka bišķi zēniem pietrūks pieredzes, jo mēs tikai pagājušā gada reāli sākam spēlēt. Un tieši tad līdz ar to arī tādas sadarbības vairāk, lai komunikācija savā starpā sapratne. Tas, man liekas, arī pietrūka. Pozitīvās ir tā aizsardzība, man liekas. Tā aizsardzība, tā vēlme cīnīties līdz galam. Redzējām, puiši neatlaida, tāpatās cīnījās, nopelnīja pretiniekiem pārkāpumus viņu zonā un arī guvām brīvus punktus, kas arī bija tā kā mūsu iespēja, kur mēs arī izmantojām. Šīs zonas mērķi varbūt būtu pirmkārt nepalikt pēdējiem un iegūt pieredzi šādās līdzīgās spēlēs, kur varbūt tās pretinieki nav tik šausmīgi pārāk pa mums. Tāpēc man liekas, ka priekš mums šogad čempionāts būs ļoti pateicīgs tādā ziņā, lai iespēlētu komandu. Kādas izmaiņas šogad ir komandā? Šogad komandā mums ir nākuši daži spēlētāji klāt no regbija kluba Alnis. Un arī daži studenti jaunie, kas tikko sākuši spēlēt. Tādas arī izmaiņas galvenās.